Sakat lūdzu, kā jūs domājat? Ja ir kāds nekustamais īpašums Latvijā, un šis īpašums kādam ir, piemēram, izkrāpts, piemēram, jūs esat pazaudējis īpašumu tiesības krāpniecisku darbību rezultātā ir kāds cits īpašnieks. Un šo pašu nekustamo īpašumu ir nopircis kāds tā saucamais labticīgais ieguvējs. Jautājums. Kuru no šīm personām Latvijā ir vairāk jāaizsargā? Apkrāptā persona, vai citu kādu kriminālu pretiesisku darbību rezultātā būtu pazaudēts kāds īpašumtiesības, kāds būs pazaudējis, vai arī labticīgais ieguvējs. Jebkurš no jums, piemēram, kurš ir paļāvies uz ierakstu zemesgrāmatā un paņēmis kredītu bankā, nopircis nekustamu īpašumu. Jautājums. Kura tiesības aizsargāt vairāk? Tad lūk, tagad pēdējās dažās dienās un dažos mēnešos šis jautājums atkal kārtējo reizi ir kļuvis ļoti aktuāls, tāpēc, ka ir kārtējā ģimene, kura kā labticīgie ieguvēji ir nopirkuši nekustamo īpašumu. Bet izrādās, ka tur gan nav krāpnieciskas darbības, bet vienalga pretiesiskas darbība rezultātā kāds šo īpašumu īpašumtiesības ir pazaudējis.